Kāds ir pirmais jautājums, kuru uzdod darba intervijā cilvēki, kuri dzimuši 1., 10., 19. vai 28. datumā, apziņas skaitlis 1? Cik ilgā laikā es varu kļūt par vadītāju? Un starp citu, man ir idejas, kā pārstrukturizēt šo nodeļu. Cilvēkiem, kuri ir dzimuši 2., 11., 20. vai 29. datumā, tātad apziņas skaitlis 2, uz jautājumu, vai kādi jums ir jautājumi, viņš atbild, jā, es esmu sagatavojis jautājumu sarakstu, un starp citu, vai jums ir arī tāds neoficiālais komandas čatiņš. Apziņas skaitlis 3. Cilvēki, kuri ir dzimuši 3., 12., 21. un 30. datumā, vai es varu gatavot prezentāciju dziesmas pavadībā, un starp citu, cik liels ir iespējas un kad es varu sākt mācīt citus cilvēkus. Apziņas skaitlis 4. Cilvēki, kuri ir dzimuši 4., 13., 22. un 31. datumā, viņi jautā, vai ir pieejams attālinātais un elastīgais darba laiks. Apziņas skaitlis 5. Cilvēki, kuri ir dzimuši 5., 14. un 23. datumā, cik bieži ir komandējumi uz siltajām zemēm. Kādu jautājumu darba intervijā uzdotu